stāstīšu par sākuma skolas mācību līdzekļiem un mēģināšu tātad ļoti ātri iziet cauri visiem mācību līdzekļiem, kuri mums ir sagatavoti sākuma skolai. Pirmkārt, tās ir mācību grāmatas. Jums jau noteikti labi zināmā latviešu valodas grāmatas Raiba Raibā pasaule. 1. 2. klasē 2 daļās, 2. 3. klasē arī tieši tāpat grāmatiņas ir 2 daļās. Katrai šai grāmatai klāt ir darba burtnīca. Tad 1. daļai 1. daļa, 1. darba burtnīciņa, 2. daļai 2. Un 1. klases grāmatām arī ir ieliknītis, lasīsim. Protams, šodien mums ir ļoti daudz sarunu par to, kā bērni lasa. Un, protams, 1. klasē tā ir ļoti svarīga, es gribētu teikt, skolotāja misija, lai jūs varētu ieradināt bērnu lasīt. Un noteikti šis ieliknīts arī jums noderēs. Šajās te grāmatās, šīs grāmatas ir pārstrādātas, bet mēs esam vadījušies pēc jaunajām vadlīnijām, pēc jaunās kompetenču pieejas, tāpēc arī katrā grāmatiņā ir gan sasniedzamie rezultāti, ļoti vienkāršā veidā formulēti, un arī tas, kā skolēns pats var pārbaudīt savas prasmes. Šim te 1. klases grāmatai ir sagatavots ceļvedis skolotājam. Tad ir ļoti vērtīga grāmata, lai jūs varētu strādāt ar 1. klases grāmatām. Šeit ir programma, autora programma un tematiskais plāns un metodiskās idejas. Un ko man lūdzu arī grāmatas redaktori pateikt, lai jūs arī nododat saviem skolotājiem, programma ir autora programma, un jums nav jāņem skola 20-30 programmu un jāsaka, ārprāts tā grāmatā nav pareizā secība, mēs netiekam galā. Ja, tātad šeit ir autora programma, pēc kuras jūs drīkstat strādāt. Protams, jūs arī drīkst strādāt pēc savas programmas, bet tad varbūt tās secības neatbildīs. Tāpēc dažkārt skolotājiem ir bijuši šādi jautājumi, viņi mums ir zvanījuši, un mēs nezinām, kā ar to visu tik galā. Ļoti vienkārši var tik galā. 2. 3. klasē grāmatas un 2. 3. klasē arī ir, kā es teicu, darba burtnīcas un ceļvedis. Tieši tāpat ceļvedis, bet tikai šis ceļvedis ir apkopotā, tātad šī kompetenču pieejā arī šis ceļvedis apkopot 2. un 3. klasi. Tieši tāpat ir programma, ir tematiskais plānojums un daudz dažādu metodisku ideju. Tā kā ļoti iesaku skolotājiem, ja kāds vēl to neizmanto. Tā kā no 1. līdz 3. klasē latviešu valodu mēs esam tikuši galā. Protams, mums ir ļoti daudz dažādu palīgu līdzekļu. Kaut vai viens burtu spēles tiem bērniņiem varbūt tie, kas gan šīs palīgu līdzekļu droši vien noder arī pirmsskolā, bet arī noder tie bērni, īpaši 1. klasītē, kuriem varbūt ļoti neveicas sākotnēji un kuriem nav tik labas prasmes šo burtu spēļu izmantošanā. Un te ir brīnišķīgi laminēti šādi plakātiņi ar burtiem, ir kur burtiņš A, tātad rakstīts burts, drukāti burti un vārdi ar šiem burtiem. Tā kā ir vērts paskatīties, varbūt lielisks palīgu līdzeklis skolotājiem ar bērniem, kuriem nevedas tik labi. Arī Raiba Raibās pasaules sērijā matemātikā, tātad šobrīd strādājam pie matemātikas 3. klasē, 1. un 2. daļas. Mēs ļoti ceram, ka matemātika 1. klasē 1. daļu mēs spēsim sagatavot uz septembri. Protams, var dažādi gadīties, jo mums jāapstiprina grāmatas ir ministrijā, bet ja tieši nebūs uz 1. septembri, neapšaubām mēs mājaslapā ieliksim 1. tematu, lai skolotāji jau var strādāt, kā jau jūs noteikti jūs skolotāji ir pieraduši, kā mēs to mēdzam darīt. Un pēc tam būs arī 2. daļa. Autors strādā ļoti nopietni, tā kā nav pamata šaubām, ka šīs grāmatas varētu nebūt. Ja? Tātad šīs bija 1. klasītē, tālāk ir matemātika 1. klasē ar darba burtnīcām
Un matemātika 2. klasē arī ar darba burtnīcām jau ir izmantojums. Tātad arī jaunajā kompetenci pieejā sagatavotas. Jā, man vēl lūdzu redaktori pateikt, ja nu pēkšņi mēs nedaudz kavējamies ar šīm sagatavot šo 3. klasi, jūs varat izmantot arī Menča matemātikas grāmatu, kur, lai glābtu, varētu sacīt tā, lai glābtu situāciju. Ļoti labs tāds palīglīdzeklis, ko es gribētu ieteikt, ir atgādnes matemātikā. Var jau būt, ka kādās skolās šīs atgādnes ir nonākušas. Ja nav, ir vērts paskatīties, pašķirstīt un izdomāt, jo šīs atgādnes būs ne tikai 1. un 3. klasē. Šis atgādnes varētu noderēt arī kāda no atgādnēm, piemēram, ja, par mērvienībām, varētu noderēt arī 4. un 5. klasē. Un līdz ar to viņas ir tādā ļoti labā poligrāfiskā izpildījumā, un šīs atgādnes jums ilgi saglabāsies skolā, un jūs tās varēsiet izmantot. Mazākiem bērniem atkal šis varētu būt arī pirmsskolā, bet varētu arī būt 1. klasītē tiem bērniem, kuriem varbūt īsti neveda saskaitīšana, rēķināšana. Protams, tās ir spēles, kuras varētu izmantot. Bet šādu te spēļu mums ir ļoti daudz, un es tiešām iesaku šeit grāmatveikalu apskatīties un mūsu mājaslapā, jo katrām vajadzībām būs noteikti savi mācību līdzekļi, savas spēles. Katram bērnam būs vajadzīgs kaut kas cits. Tātad dabas zinības ir sagatavotas Raibā pasaule. Pirmā daļa, tātad 1. klasē, ir sagatavota Raibā pasaule 2. klasē, un 1. klase ir tāda vairāk pārstrādāta, tad 2. klase ir tāds absolūts jaunums. Šeit ir tiešām tikpat kā no jauna šī grāmata uzrakstīta, neņemot vērā Raibās pasaules 2. klases grāmatu, un autori šobrīd strādā pie 3. klases. Cik mums ātri veiksies un kā mēs to spēsim sagatavot, man ir grūti pateikt, bet katrā ziņā 3. klase būs. Un arī šīs grāmatas ir tādas ļoti, visā šajās grāmatās ir tā ļoti praktiskas lietas, ja? Ko bērns varētu savā dzīvē pētīt, darīt un praktiski šeit izmantot. Tā kā mēs esam grāmatu autori ļoti domājuši par to, lai sasaistītu grāmatu satura praktisko dzīvi. Un, protams, mums ir ļoti daudz dažādu enciklopēdiju un palīglīdzekļu. Es te tikai dažus vāciņus parādīšu, jums atkal ir kaut kas pašiem jādomā, kas jums var noderēt. Kā piemēram, kā dzīvē meža dzīvnieki, vai ko būvē dzīvnieki, vai ilustrētā zooloģija, vai ilustrētā botānika. Tātad atkal skolā tādas grāmatas, enciklopēdijas, kur ne tikai 1., 3., bet arī 4. un 5. un tālākam klasēm, kur bērniem tiešām šajā pašvadīt, lai viņi varētu pašvadīt mācīties, lai viņi varētu pašvadīt pētīt dažādas lietas, kas notiek ap mums un ar mums. Šāda veida enciklopēdijas būtu ļoti noderīgas, bet atkal tur no šī ļoti plašo klāstu mēs nevaram te visu parādīt. Tas ir jāiet veikalā, jāpēta, jādomā, kas jums būtu noderīgs. Tas bija viss par sākuma skolu.